Kā trenēt apakšdelnus? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu apakšdelnu anatomijā un vingrinājumos, kurus veikt, lai tos trenētu. Tātad, tev apakšdelns sastāv no tik daudz muskuļiem, ka es katru nosaukt atsevišķi, tu jau sen būtu aizskrolējis tālāk, tāpēc es to nedarīšu. Tā vietā apakšdelnu sadalīšu divās daļās – priekšpusē un mugurpusē. Apakšdelnu priekšpusē atrodas muskuļi, kas atbild par pirkstu saliekšanu, plaukstas fleksiju un apakšdelnu pronāciju, bet apakšdelnu mugurpusē atrodas muskuļi, kas atbild par pirkstu iztaisnošanu, plaukstas ekstenziju un apakšdelnu supināciju. Šī ir tā ķermeņa daļa, ko reti kurš trenē atsevišķi. Tāpēc, ja tu neesi sev nospraudis skaidru mērķi uztrenēt lielākus apakšdelnus, tu vari to nedarīt. Šis ir tikai tiem entuziastiem, kuriem ar apakšdelnu trenēšanu mājās zem segas nepietiek. Tātad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild tev apakšdelnu muskuļi, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas tos trenē. Pirmais ir plaukstas saliekšana. Lai to izpildītu, paņem rokās hanteles un novieto savus apakšdelnus uz soli ar plaukstām uz augšu. Tad izmantoju tikai savus plaukstus, pacēl hanteles uz augšu, lēnām nolietās atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums veids plaukstas fleksiju, tas trenē apakšdelnu priekšpusi. Ja tev nav pieejams šāds solis, tu vari apsēsties un atbalstīt savus apakšdelnus uz kājām. Un otrais vingrinājums ir plaukstu iztaisnošana. Lai to izpildītu, paņem rokās hanteles un novieto savus apakšdelnus uz soli ar plaukstām uz leju. Tad izmantoju tikai savus plaukstus, pacēl hanteles uz augšu, lēnām nolietās atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums veids plaukstas ekstenziju, tas trenē apakšdelnu mugurpusi. Ja tev nav pieejams šāds solis, arī šajā vingrinājumā tu vari apsēsties un atbalstīt savus apakšdelnus uz kājām. Un tas arī ir viss. Divi vingrinājumi, ar kuriem tu vari trenēt lielāko daļu no apakšdelnu muskuļiem. Ja tev ir vēl citi mērķi, kā piemēram satvērienu vai apakšdelnu sānu muskuļu nostiprināšanu, tu vari veikt vēl citus vingrinājumus. Bet apakšdelnu muskuļu palielināšanai, kas ir šī video tēma, ar šiem diviem vingrinājumiem pilnīgi pietiks. Šajā gadījumā es tev ieteiktu darīt abus no šiem vingrinājumiem un trenēties tuvu spēka izsīkumam ar svaru, ko izdarīt vismaz 10, bet ne vairāk par 30 atkārtojumiem. Izpildi šos vingrinājumus pa 2 līdz 3 piegājieniem 2 līdz 3 reizes nedēļā, un katru nedēļu centies palielināt atkārtojumu skaitu vai svaru. Ja tu jūti, ka tev apakšdelns spēja ātrāk atjaunoties, un pēc pāris nedēļām tie noteikti spēs ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk. Ceru, ka tev šis video noderēja, tiekamies nākamajā video par vēdera trenēšanu. Čau!